Trešā laboratorijas darba, otrā uzdevuma, otrais paņēmiens. Kā uztaisīt šo atskaites tabulu, izmantojot SumProduct. Tātad, ar ko sāksim? Sāksim ar pārastu tabuliņu. Es domāju, ka šo daļu es novākšu. Ja, lūk šādi. Tātad tabuliņa mums ir gatava. Nu, tātad šeit mums ir Excel tabula. Lūk, saucās tabula, lai būtu vienkāršāk strādāt. Kā notiek darbība? Ja mēs runājam tieši par šo te paņēmienu. Atkal apskatīsim vienu šo šūniņu. Jāna tanks. Jāna tanks, lai paliek. Tātad šeit mums ir Jāna. Šeit mums ir tanks. Lūk, un pirmais, kas notiek, mēs pārbaudam, kur ir Jāna un kur ir tanks. Un to mēs darām ar parastu loģisku pārbaudi. Esam jau to pāris reiz darījuši šeit gan nodarbībā. Lūk, šādi. Ja, tad šeit tiek izmantotas Excel tabulas apzīmējumi, bet ideja ir vienkārši virsrakstēt false. Tas labi. Te ir tas pats, izmantojot tanku. Lūk, ja, tātad mēs redzam, kurās rindās ir Jāna, kurās rindās ir tanks. Bet mums vēl svarīgi zināt, kur viņi sakrīt, abi divi. Tad tas tie varianti, kas mums der. Ja mēs skatāmies uz šo tabuliņu, tad šajā šunā mums der gadījums, kad ir Jāna un tanks, un tas ir tikai šis gadījums. Tad der, un šeit ir mūsu šo divu pārbaužu reizinājums. Kāpēc ir jāreizina? Ļoti vienkārši. Ja mums ir true un true, tas ir vienanieki. Viens reizes viens ir viens. Bet, ja kaut kur ir kaut vienā vietā ir 0, tad rezultāts uzreiz ir 0, kas parāda, ka lūk šeit der, pēdējos gadījumos neder. Nu, un pēdējais, tad uzdevuma nosacījums bija pateikts, ka šeit ir jātēlo daudzumi, un tas nozīmē, ka mēs vienkārši šeit mēģinām kaut ko šādu uztaisīt daudzums. Atkal mūsu der vai neder reiz daudzuma vienības. Lūk, kas sanāk. Tur, kur neder, es iegūstu nulītes. Tur, kur der, es iegūstu konkrētu daudzumu. Un tas nozīmē, ka, piemēram, kaut kur šeit mēs varam mierīgi uzrakstīt uz funkciju sum no tabula kolonas daudzums. Lūk šādi. Un kas mums sanāk? 62. 62 tanks ir pārdevusi Jāna. Ko esmu izdarījis? Vienkārši mums saskaitīju šos te savā starpā. Ja, tagad pamēģināsim šo te visu lielo apreitinu iebāzt vienā funkcijā. Ja, un paskatīsimies, kā tas varētu izskatīties. Tātad sāksim ar to, ka šo funkciju sum un šo reizinājumu var mierīgi aizstāt ar SumProduct. Tātad SumProduct. Un kas šeit notiekās, te ir daudzuma kolona reiz mūsu der kolona. Tātad būtībā tas ir šis reiz šīs. Pareizi? Lūk. Tagad, ko mēs daram? Mēs šo te apgabalu der mēģināsim pārreitināt paši. Lai neveidotu šo lieko, šis liekās 4 kolonas, pamēģināsim to apreitinu izpildīt paši. Un kā mēs to daram? Atkal ļoti vienkārši. Tātad, ja mēs pārbaudām pirmo variantu, tas ir darbinieks, tad mēs izvēlamies darbinieka kolonu, lūk, un sakam, ka tas ir vienāds ar mūsu konkrēto pārdevēju. Šajā šodien tas būtu Jāna, un arī iesaldējam to pareizi, lūk šādi. Tālāk. Ko mēs darījām šajā kolonā? Šajā kolonā mēs vēl reizinājām mūsu tabulu, tad mēs viņu reizinājām ar otro pārbaudi. Otrā pārbaude ir preču kolona reiz preces nosaukums un arī pareizi iesaldēts. Lūk, šādā veidā mēs iegūstam visu, kas man redzīs. Varam pārbaudīt atkal. Ja? Lūk, šis apgabals ir iezīmēts F9 un mēs redzam true un false ierakstus. Tas ir tādas lietiņas, kur Jāna mums der, kur parādās Jāna. Ja paskatāmies otro variantu, tad šeit mēs ieraugam arī true un false gadījumus, un tie ir tie gadījumi, kad šajā kolonā
kolonā prece parādās tanks. Un ja mēs apskatām visus kopā, šādi F9, mēs redzam tos ierakstus, kur tieši abi divi sakrīt savā starpā. Lūk šādi. Tātad, kā tas strādā, tad, ko es tagad daru, tas ir F9, ja tad es iezīmēju apgabalu, kuru gribu it kā izpētīt F9, un tas man parāda šī apgabala aprēķinus. Nu, un tagad mēs varam mierīgi nospiest Enter. Excels veiks mūsu aprēķinu, tā kas vajadzīgs. Atgādinu, ka Ctrl-Shift šajā gadījumā spiest nevajag, viss tāpat labi strādā. Ne, vēl viena tāda lietiņa nianse, ka mēs nevaram tagad paņemt un pavilkt pa labi, pa kreisi. Ja vēl uz leju mēs varam pavilkt, tad pa labi mēs nevaram, jo tad šīs te tabulas viņi mainās nepareizā secībā un tā tālāk. Tātad vienīgi pareizais risinājums ir sākumā iezīmēt tabulu, kurā mēs gribam redzēt rezultātu beigās, tad izveidot formulu. Ja formula jau ir izveidota, tad var ar F2 to parādīt un tagad nospiest Ctrl-Enter taustiņu. Ctrl-Enter taustiņš, lūk, viss ir gatavs, mēs redzam mūsu atskaiti par katru no precēm. Tad šī daļiņa vairs nav vajadzīga, viņu var mierīgi dzēst nost. Un tad arī mazliet jāpiespēlē ar kolonu izmēriem, bet beigās viss ir labi. Lūk, mūsu tabula ir gatava. Šādi. Uzdevums ir izpildīts. Un te tad galvenais joks šeit slēpjas tieši šajā sadaļā. Lūk tā. Mēs varam vēl šo pašu uzdevumu pierakstīt mazliet savādāk, kādā veidā tad šo reizināšanu aizstāt ar samikolu. Ja, jo pēc būtības SumProduct ir reizināšana, tad es pasaku, lūdzu, paņem šos trīs stabiņus savā starpā sareizni un tad saskait. Bet tad ir jāatcerās, ka tīrā veidā tas nedarbosies, jo SumProduct nav spējīgs tikt galā ar teksta vērtībām. Un šajā gadījumā visus šos false un true, ko mēs šeit redzam, viņš skatīs par tekstu un ignorēs. Tāpēc sanāk 0, jo sareizinot daudzam ar 0 būs 0. Kā to var labot? Ļoti vienkārši šīs mūsu iekavas, pirms tām iekavām, abām divām, kur mums ir tās loģiskās pārbaudes, mēs liekam divas mīnus zīmītes. Lūk šādi. Šie divi mīnusi nozīmē, ka lūdzu pārveido loģiskās vērtības nulītais un vilniekos. Tagad Enter un viņš strādā, vai arī šādi Ctrl-Enter. Un te lūk arī viss ir tā, kā mēs gribējām. Ja? Tad lūk šādi otrs paņēmiens, kā var aprēķināt otrā uzdevuma atskaites tabulu.